Es strādāju Latvijas cistiskas fibrozes biedrībā, kur atbalsta cilvēkus ar cistiskas fibrozes diagnozi un cilvēkus ar invaliditāti. Cistiska fibroze ir reta genetiska slimība, un tas nozīmē, ka mūsu darbs vienmēr virzīts uz to, lai palīdzētu cilvēkiem ar šo slimību un arī ar citām retām diagnozēm. Mērķis bija apvienoties vecākiem, kam ir bērni ar šo cistisko fibrozi diagnozi, un arī pieaugušiem pacientiem, lai panāktu to, lai Latvijā būtu ārstēšana un aprūpe šiem cilvēkiem nemaz sliktākā nekā citas Eiropas valstīs. Laikam vislielākais prieks ir par to, ka es redzu rezultātus, šie darba rezultātus šiem pacientiem, kuri kādreiz varbūt nedomāja par to, kā jaunie inovatīvi medikamenti būs Latvijā. Pēc tās ienākšanas viņam jau dzimst bērni. Pacientam ar reto genetisko slimību dzimst pilnībā veseli bērni. Vai tad nepriecāties? Ja, par to mēs esam ļoti gandarīti.